Nu ko, čau! Es esmu Renāta dziedātāja, bet adīšanas pasaulē droši vien, ka ziniet mani kā Siga Ignīca. Un atkal mēs tiekamies šeit, video par adīšanu. Šoreiz gan nav pagājis tik ilgs laiks kā iepriekš, kopš iepriekšējās reizes, kad tikāmies. Man šķiet, ka varētu būt 2 nedēļas. Bet šīs 2 nedēļas bija ļoti piepildītas. Daudz ir izdarīts un daudz, kur ir papūts. Tā kā es domāju arī pēc tā, kas man šeit ir blakus, jūs redzat, ka šoreiz šis piezīmju grāmatiņas ieraksts būs diezgan ilgs. Tā kā droši ņemiet blakus adīkli un varbūt kādu dzērienu. Un pavadīsim kādu laiciņu kopā un pavadīsim kopā. Kā vienmēr atgādinu, ka es esmu vienmēr ļoti priecīga ar jums aprunāties arī komentāros. Un tiešām iedrošinu rakstīt komentārus, kaut vai tas ir kaut kāds, smaidiņš, sirsniņa, vienalga. Jo tad es zinu to, ka jūs esat otrā pusē un ka tas, ko es daru, neaiziet tukšumā kaut kur. Un iesaku arī abonēt kanālu, lai saņemtu paziņojumus par jauniem video, kas iznāk. Un kā arī aicinu uzlikt iekšķīt uz augšu video. Vēlams jau pašai sākumā, jo tad YouTube zina, ka jums patīk un ka jūs atbalstiet un atkal parāda manus video tālāk citiem mandītājiem, kuriem arī varētu patikt. Un tad man šķiet, ka šādā veidā mēs varam forši paplašināt arī kopienu šeit te YouTube'ā un parunāties un būt kopā. Bet, kā es minēju, ļoti daudz viss kaut kas ir izdarīts un daudz visur, kur ir pabūts. Un es pirms sēdos filmēt, es domāju, kā es varētu kaut kā forši strukturēt visu, jo tiešām ir daudz visa kā, ar ko es gribu padalīties ar jums, un arī sev saglabāt atmiņās. Un tad es izlēmu, ka laikam jāiet tādā chronoloģiskā secībā no vecākā notikuma līdz jaunākajam, un tad man būs arī pašai bišķiņ vieglāk strukturēt lietas. Un atvainojos, bet ja mēs sākam šādā secībā, tad ir jāsāk ar manu dzimšanas dienu. 20. jūnijā, tas vienā dzimšanas dienu. Mana dzimšanas diena ir 21. jūnijā. Un bija man ciemos arī adīšanas draudzenes, un bija ciemos ģimene, un bija tiešām ļoti, ļoti jauks un foršs pasākums. Es domāju, ka es ielieku arī pāris bildītes, ko parādīt. Bet, un dzimšanas dienā adīšanas draudzenes man uzdāvināja kaut ko man ļoti, ļoti sen vajadzēja. Un tās ir tītavas, jeb lietusargs, es to sauc par lietusargu, jo es nekad nevaru saprast, bet laikam tā ir, ka tas lietusargs ir tītavas, un tad tas, ar kuru mēs tinam tās kūciņas, dzīves kūciņas, ka tas tad ir kamultinējs. Man šķiet, ka tā varētu būt. Bet jā, man uzdāvināja tītavas, par ko es esmu ļoti priecīga, jo man tās līdz šim nebija. Un tad es parasti dzīves 4 liku uz ceļgaliem. Bet man vairs tas nebūs jādara, kas ir ļoti jauki, un es varēšu uzlikt uz tītavām un jauki satīt visu, kas ir vajadzīgs. Un tā kā tas bija tāds, principā, es pasūtīju, ka tas ir tas, ko es gribu, un to arī es saņēmu, un es esmu ļoti priecīga. Savukārt, par citām dzimšanas dienas dāvanām, tad ir principā pēc tam, kad bijām Jiveskilē adīšanas festivālā, un arī pēc tam, tad pati sev uzdāvināju no naudiņas, kas tika saņemta dzimšanas dienā, un nopirku to, ko es zinu, kas man patiks, un par ko es priecāšos. Bet vēl dzimšanas dienā es tiku pie jaunas dzijas,
Tas gan ir pirkums, bet skatoties uz to, ka man ciemos brauca Marumas Kristīne, tad es viņai bijuši to pasūtījusi, kas man bija vajadzīgs. Viena no šādām lietām ir Maruma mākonītis, kas ir Maruma zīdmohēra. Un šeit ir tā, skatāmies. Vispār man ir 100 grami, jo es sapratu, ka šī krāša, kas ir ekru, viņa ir tāda dabīgi balta forša. Ka šī man ir tāda ļoti ejošā zīdmohēra un ka man ir vienmēr ļoti noderīgi, ja tā man ir mājās, jo es tiešām to arī izmantoju pietiekami bieži un tad ir labi, ka tā tiešām ir. Šeit ir vairāk informācija par dziju. Un tie ir 40% zīds, 60% mohēra, superkid mohēra. 300 metri, 25 gramos, tad 1200 100 gramos. Ļoti smalka forša, bet ļoti maiga zīdmohēra. Un šī ir tiešām uz doto brīdi mana mīļākā. Un tur, kur man ir projekti ar zīdmohēru, tad es parasti mēģinu piemeklēt krāsu no Marumas zīdmohēras. Un tad vēl man atveda 2 šādus konusiņus pasūtījumu mana Kristīnai Maruma Jārns. Viņai veikalā ir parādījusies jauna dzija, kas ir dažādas poļu dzija. To var droši pastīties un painteresēties pie Kristīnas. Bet šeit te ir 100% britu vilna, 400 metri 100 gramos. Tā informācija. Man kopā ir 700 grami uz 2 polām, jo es sadīšu dubultā. Un es domāju, ka šeit man būs pieņu džemperis, un man ļoti patīk visi šie tvīda krikumiņi. Ļoti skaista. Tad, kad mums bija publiskādīšanas diena Cārnikavā, Kristīnai bija uzvedīts paraudziņš, un es jau, tad, kad es redzēju, kas Kristīnai ir atbraucis no poļu dzijas, man jau uzreiz iekrita acīs, jo man ļoti patīk tvīds. Un es jau tagad tajā brīdī, es domāju, tā droši vien, ka man šo te vajadzēs. Un tad, kad es pataustīju to paraudziņu, es sapratu, ka man noteikti vajag. Dzija ļoti forša atverās un paliek ļoti mīksta, maiga, forša un silta. Tā kā tas būs džemperis, droši vien, ka sākšu kaut kad septembrī adīt, es domāju, varbūt ātrāk, tad redzēsim. Bet šeit 700 grami. Būs kaut kas jauns foršs. Un, ko vēl man atveda Kristīna, viņa man atveda Zeķu dzijas klubu. Kristīna šajā vasarā, atgādinu vēlreiz, Maruma Jārns, ja saka Kristīna, tad tā ir Maruma Jārns Kristīna. Viņa ir tāds Zeķu dzijas klubs, kur visu 3 vasaras mēnešus mēs tiekam pie jaunas zeķu dzijas. Pie 2 šķeterītēm 50 gramu šķeterītēm un 2 20 gramu šķeterītēm. Un klāt vēl nāk kaut kāds sīkumiņš, prieciņš. Šomēnes, jūnija mēnesī, klāt bija šāda te project bags, projektsomiņa maza tašiņa, kurā beig forši var ielikt arī zeķu projektu iekšā. Šo te Kristīna arī krāsoja pati. Tāds ļoti skaists, man patīk, tur vēl tāda puķīte. Un, ļoti forši tā šādā veidā saņemt. Es zinu, ka Kristīnai ir, man šķiet, ka vēl 2 zeķu dzijas klubi pieejami. Tā kā, ja ir vēl vēlme pievienoties, tad to var izdarīt, jo ir vēl 2, kas ir tagad nokrāsoti jūnija
Attiecīgi, ja jūs pasūtiet, jūs uzreiz dabūjat jūnija, un tad pēc tam arī jūlijā un augustā. Un tā ir pēdējā iespēja, jo vairāk nebūs. Bet iekšā šajā te skaistumā bija, kā minēju, 2 50 gramus 4 un 2 20 gramus 4, bāze Platinum Sok, 75% merino, 25% nailons, 425 metri 100 gramos. Šeit ir informācija. Un viens komplektiņš ir šāds te. Šāds. Un otrs komplektiņš bija šāds. Dzeltenā bija 50 gramus 4 un rozā bija 20 gramus 4. Un pēc šī te, es domāju, ka jūs saprotiet, ka es jau esmu uzadījusi. Un varu parādīt, kā izskatās manas šīs te pirmās zeķu kluba zeķes. Šķiet, ka arī tādas tik ļoti vasarīgas un foršas. Un, jo šīs zeķes es adīju Līgo svētkos, kas ir, mēs jau esam tikuši līdz nākamajam. Jo es biju paņēmusi Līgo dodoties ciemos pie mammas. Es biju paņēmusi pabeigt vienas zeķes, tās parādīšu pēc tam. Bet es zināju, ka es tās pabeigšu un ka man ir jāņem līdzi vēl kaut kas ko adīt. Jo ārā laiks bija superīgs, tad vienkārši sēdēju ārā un adīju. Un tad es pabeidzu arī pa Līgo svētkiem šo te pārīti. Un tātad dzeltenais bija 50 grami, rozā bija 20 grami. Un, kā jūs redzējāt, man vēl palika pāri. Tā kā nākamos adīšu šo komplektiņu. Un es jau izdomāju, ka es varēšu baigi forši glabāt pārpalikumus pēc tam šī maisiņā. Un tad pēc tam vasaras beigās arī no pārpalikumiem kaut ko foršu uzadīt. Tā kā tas bija vēl viens tāds ļoti, ļoti jauks prieciņš. Un runāju par Līgo svētkiem. Es biju paņēmusi līdzi pabeigt šīs zeķes, rādīju jums pagājušo reizīti. Šīs te. Arī no Maruma Jārns krāsotās dzies. Šī ir BFL bāze, Blueface Leicester. Šāda te skaista. Un man palika pārpalikums. Un man sanās tā, ka man šī te dzija un šīs zeķes stāvēja vienā projekta somiņā ar dziju priekš šīm zeķēm. Un es sapratu, ka man tas pārpalikums, kas man palika no šīm te, būs jāda kopā ar rozā. Jo šajā dzijā arī ir tāda rozā krikumiņi. Un man projekta somiņā šī dzija tagad stāvēja blakus tam roziem. Un es domāju, viss, tā kā tur ir, es nezinu, vēl labāku salikumu. Nezinu, kurš varētu izdomāt. Tā kā tas arī ir viens tāds plāns nākotnē. Šo es neizmantošu, jo šī man ies uz pārpalikumu zeķēm, zeķu kluba zeķēm. Bet man ir arī tāds spilgti rozā, arī Kristīnas Marumajānas krāsotais, bet ar spīdumiņiem iekšā ar stelinu. Tā kā es domāju, ka es to rozā pielikšu klāt šim. Principā esmu adījusi zeķes, daudz zeķes, bet skatoties uz to, ka tiešām, kad atkal es ļoti daudz laika pavadīju vilcienā vai pēc tam lidmašīnā un kaut kur visur esot kustībā, zeķes ir baigi foršā lieta, ko adīt. Lūk, šīs zeķes ir pabeigtas, un par šīm zeķēm man būs arī diezgan foršs jaunums. Par ko vēlāk, bet, zeķu klubs, noteikti iesaku apskatīties, 2 vēl ir pieejami, atstāju saitīti lejā, informācijas kastītē, noteikti iesaku paskatīties
un pievienoties zeķu adīšanai vasarā, jo man liekas, ka vasara tiešām ir beigforšas laiks, kad adīt zeķus, un tad jau sagatavoties vēsiem laikam vai sagatavoties Ziemassvētkiem, jo man šķiet, ka nav labāks dāvanas kā zeķes, un vismaz manā ģimenē, man šķiet, ka manā ģimenē visi ir ļoti priecīgi par zeķēm, jo īpaši šādām, kas ir no 4-kārtīgās dzijas, jo es sapratu, ka daudziem manā ģimenē vienmēr kaut kā bija tāda saglabājusies ar adītām zeķēm, ar adītām vilnas zeķēm asociācija ar to, ka tās ir kodīgas un ka tās ir biezas, un ka ar tām jau tikai pa māju staigāt, un ka zābakos nevar ievilkt, un tāpat ir augsti. Bet, kad es sāku ģimenei adīt 4-kārtīgās zeķu dzijas zeķes, visi bija ļoti priecīgi un saprata, ka zeķes var būt arī citādāks, ka adītas zeķes var būt citādāks, un viņi visi ļoti novērtē un priecājās. Tā kā noteikti iesaku adīt zeķes saviem mīļiem cilvēkiem. Nākamais, izstāstīšu par vēl pabeigto darbu, un tad man būs jums vēl ko parādīt, bet, es pabeidzu tās dzeltenās zeķes vakarā pirms lidošanas uz Helsinkiem, šīs tad pabeidzu, jo man vajadzēja tās adatas brīvas, jo izrādījās, ka man visas zeķu adatas ir kaut kur projektos iekšā. Un, es pabeidzu tās zeķes, man bija brīvas adatas, un tad sāku domāt, kuru kamoliņu ņemt līdz braucienā un adīt. Un es atcerējos, ka pagājušajā gadā, kad es biju arī Jīviskils adīšanas festivālā, es nopirku šādu te dziju. Tā ir Lang dzija, Wool Addicts Footprints, 2. krāsa. Un šī ir dzija ar kokvilnu. Šeit ir 45% kokvilna, 42% vilna un 13% poliamīds, 400 gramu 100 metros. Šāda te ļoti raiba, forša, skaista dzija. Un es sapratu, ka šis ir pēdējais kamoliņš, kurus neesmu iesākusi no pagājušā gada brauciena. Un es izlēmu, ka man tas ir jāņem līdzi, un ka man ir jāuzved zeķes, lai man ir tīri papīri saistībā ar pagājušā gada braucienu, ka es tagad būšu nopelnījusi šī gada braucienu. Un tad, Rīgas lidostā es uzmetu zeķes, un brauciena laikā pabeidzu. Izskatās šādi, un kā redziet, tās ir ļoti līdzīgas šīm ar dažām izmaiņām, jo es izlēmu, ka uzrakstīšu aprakstu šīm zeķēm, bet es gribēju izmainīt pāris lietiņas. Uz šī te raibā ļoti labi nevar redzēt, kas tiek mainīts, bet nedaudz vēlāk parādīšu uz cita parauga, kas tiek mainīts. Bet principā iedvesmojoties no šīm, pāris lietas uzlabojot, šobrīd tiek rakstīts jauns zeķu apraksts tādām pavisam vienkāršām, foršām zeķēm. Bet pirms mēs turpinam tālāk un pirms mēs runājam par pirkumiem un par jauno zeķu aprakstu, es gribu jums parādīt, kā gāja Jīviskilē. Tamdēļ tagad es ielikšu tādu, droši vien, ka būs gan fotogrāfijas, gan video. Parādīšu, kā gāja, un tad atkal atgriežamies šeit, un tad es nedaudz vairāk pastāstīšu par lietām, ko darījām, kas tika nopirkts, kas tika piedzīvots. Tiekamies pēc mirkļa.
Nu, lūk, tā mums gāja Jyväskylā un arī Helsinkos. Pirmo dienu mēs pavadījām Helsinkos, un tad tikai vakarā devāmies uz Jyväskylī uz festivālu. Un Helsinkos aizbraucām uz centru un aizgājām uz vienu rīktīgi foršu superīgu dzīves veikalu, kurš saucās Sunday Knitting Club. Un šis veikals ir īpašs ar to, ka tur var ne tikai nopirkt dziju, bet ka tur ir iespēja pasēdēt pie galdiņa, padzert kafiju, tēju vai tagad vasarā kādu bezalkoholisko vēso kokteili un forši pasēdēt pādīt. Kā arī šajā veikalā ir iespēja apskatīt un piemērīt dažādu dizaineru paraugus. Šoreiz, tad, kad mēs bijām, bija Kutovas Kikas paraugi, dizaina paraugi, tieši dizaineru sadītie. Bija Vēras Valimaki dizaini. Kaut kas vēl bija, bet es neatceros. Šie ir divi tie, kurus es atceros. Un šim te Sunday Knitting Club, pie viņiem ir pieejama galvenokārt Eiropā ražota dzija. Viņiem ir arī pašiem sava dzijas līnija. Bet tiešām veikaliņš ļoti jauks. Un veikalā mūs sagaidīja konsultante Dženī, kura arī ir radījuma dizainere pati un adītāja. Bija ļoti jauki arī ar viņu parunāties. Viņai ir nesen pirms 3 mēnešiem, šķiet, kopā ar Laini iznākusi grāmata My City, My Stitches. Tā kā bija interesanti arī man kā adim dizainerim parunāt ar vēl kādu citu dizaineri, jo īpaši tādu, kas ir, teiksim, strādā ar angliski runājošu auditoriju un kurai ir iznākusi arī grāmata, kur ir uzrakstījis grāmatu. Un, tā kā tas bija tā ļoti jauki un sirsnīgi. Man šķiet, ka mūs arī veikaliņā sagaidīja ļoti jauki un sirsnīgi un visu kaut ko pastāstīja riktīgi forši. Tā kā tas bija tā ļoti jauki. Un no veikala es izgāju ar šādām te 3 ficītēm dzijas, kas ir Fonti Ambiance, 120 metri 50 gramos, un tā ir 100% vilna. Šāds te skaists pasteļdzeltens. Ļoti iepatikās krāsa. Lai arī šī ir 100% vilna, tā ir diezgan maiga. Un šeit ir plānā uz rudeni kāds pīņu cepures dizains. Jā, šādi izstās etiķetīte. Un tā kā šis bija pirmais pirkums. Tad mēs gājām uz vēl vienu dzīves veikalu. Tad mēs pāēdām, protams, tāds pusdienas brokastis, tāds mums bija sava veida brunch, ja tā varētu teikt, jo pa vidu starp brokstīm pusdienām. Un tad mēs devāmies uz vēl vienu dzīves veikalu, kuru sauc Snurra. Un tur jau bija vairāk visa kā. Tas piedāvājums bija plašāks, tas bija tāds vairāk tradicionālāks dzīves veikals. Ja pirmais bija vairāk tāds, es pat nezinu, to varētu nosaukt par tādu salonveidīgu veikalu, vai es pat nezinu, jo tur tiešām ir dzija, un dzija var iegādāties, un dažādas aksesuārus var iegādāties. Bet man šķiet, ka Sunday Knitting Club vairāk ir vieta, kur satikties, nekā vieta, kur iet un pirkt dzīvu. Vismaz, tā bija tā sajūta un emocija, kuras ieguvu no vietas. Savukārt Snurra tiešām ir vairāk tāds klasiskāks dzīves veikals, ar rindām un rindām ar dziju, daudz dažādi ražotāji, gan dzīves krāsotāji, gan lielākas fabrikas
bija arī šīs stāsts no Amerikas, man šķiet, ka, jā, tur bija Cascade Yarn, kas ir amerikāņu, tad bija, bet tālāk man šķiet, ka lielākā daļa jau bija vairāk Eiropas, bija diezgan daudz Sannes Garn, un šis te viss, bet no turienes es izgāju ar izjauktu vesti. Es nopirku dziju, ar kuru es esmu strādājusi jau iepriekš. Tā ir Ulīse. Un tā, es domāju, kā viņa saucās, ne firma, bet es nevaru tagad ieraudzīt. Ražotājs, kur ir Dere Rumanature, tas ir franču dzijas ražotājs. No šīs te dzijas es atdīju Stokholmas lakatu grāmatai Adi un Lolā, un arī šī ir 100% vilna. Viņa skaitās sport biezuma, kas ir tāda, ja mēs zeķu dzijā salīdzināt, tā būtu tāds 6-kārtīgā zeķu dzija, 185 metri, 50 gramos. Un krāsa 2,7, nē, Broilard. Viņai nav numurs, viņai ir nosaukums, bet viņš tur tā ļoti slikti uzdrukāts. Bet krāsa ir tāda gaiši pelēcīgi zila. Kaut kādās gaismās viņa izstāsta tā kā pilnīgi pelēka, bet ir tur tas tāds gaiši zilais iekšā vēsīgais. Un man ir, paskatāmies, man ir 4 ficītes šīs te dzijas. Un, tā kā lai paceļ šādi te, šis bija mans otrais pirkums. Kā es teicu, izjaukta veste, plānā ir, ka uz šo rudeni no šīs te dzijas taps veste arī ar pīnēm, pavisam vienkāršu tāda ikdienā uz ofisu, uz darbu velkama, tāds siltais slānis, bet, jā, man ļoti iepatikās krāsa, man liekas, ka tā ir mana krāsa un ka būs ļoti forši. Un jā, un tad jau mēs braucām uz Jyväskylī. Tad mēs braucām uz Jyväskylī un ko mēs darījām? Mēs bijām vakariņās ļoti jaukās un adījām un daudz adījām, tā kā nav brīnums, ka šīs te zeķes. Ja mēs izlidojām ceturtdienas rītā un ceturtdienas rītā Rīgā lidostā es tās uzmetu. Un ceturtdiena, piekdiena mēs bijām festivālā, man šķiet, ka sestdiena. Jā, sestdien pa dienu es pabeidzu zeķes. Ja? Tā kā, mēs adījām daudz, kas ir ļoti forši. Bet tagad es varu parādīt, lai jūs redzat nedaudz labāk atšķirības. Nav gan tur nekas formēts, nekas nav darīts. Bet skatoties uz to, ka bija izadīts un neko citus nepaņēmu līdzi, tad izlēmu, kā es varētu sākt ar kādu no saviem pirkumiem. Un festivālā viena no dzijas krāsotājām, kuru es meklēju, ir Laurel Knits. Man ļoti patīk viņas krāsotā dzija. Es jau pagājušajā gadā no viņas nopirku dziju un adīju zeķes. Un arī šogad es diezgan daudz nopirku, bet ir jau viena šķeterīte, kas ir satīte. Izstāsta šādi te. Tāds brūns, gaiši brūns ar brūniem visādiem krikumiņiem. Arī ļoti skaista dzija. Un šī ir, kā es teicu, Laurel Knit. Kimo Sok bāze 400 metri 100 gramos, un šī ir zeķu dzija, kurai sastāvā ir 55% merino, 20% kidmohēra un 25% nailons. Un krāša saucas Pebble akmentiņš, olas
vai kā jau mēs to, kurš tulkojam. Tā kā jā, sestdien, tad, kad es pabeidzu to zeķu pāri, es sapratu, ka man jāna kaut kas vēl, un es satinu šo te dzīvu. Kas ir riktīgi forši festivālā, ka tur ir iespēja uzreiz satīt dzīvu, tur stāv kamoltinēs, un tur stāv tītavas, tā kā dzīvu, kas ir nopirkta, var uzreiz satīt un var uzreiz sākt ar to adīt. Bet es uzmetu pirmo zeķi, kā redzat, jau kaut kur redzēta, un tagad es izstāstīšu nedaudz par lietām, kuras es no tā pirmā zilgani pelēkā izmainīju, bet šo zeķi es pabeidzu svētdienas, tā es domāju, svētdienas pēcpusdienā, kad mēs jau bijām Helsinkos, un es domāju, vai tas jau bija, jā, mēs šķiet, ka Helsinkos lidostā pirms izlidošanas es sašuvu pirmo zeķi, un tad jau lidmašīnā uz Rīgu es uzmetu otro zeķi. Bet pamatraksts ir tāds pats. Ko es pamainīju? Es šīm zeķēm, un kā būs arī aprakstā, šo te rakstu laižu arī uz papēžu pirmo daļu. Un, kā redzējāt, tad šeit šis te ķīlīts pieaudzētie valdziņi bija labisks šai te versijai. Tad tagad nākamajā versijā, kuru es arī pierakstu, kas ir gan šīm zeķēm, šeit te varat redzēt, ka te ir rievotajā rakstā šis te 3 stūrīts, kur ir šis te pēdas pacēlums. Un, jā, arī te var redzēt, ka te ir rievotajā rakstā. Jā, jo es sapratu, ka man ir jāuzveda vēl viens pāris no netika raibas dzies, lai varētu redzēt visas detaļas. Pagaidām te nekas nav mazgāts, jo es zeķus parasti mazgāju kopā, atsevišķos gadījumos pa vienai. Piemēram, nezinu, tas, kad man ir tad, kad es rakstu aprakstu Singing Sock Together 2026, tad es uzvedu pirmo zeķi, uzrakstu aprakstu, izmazgāju zeķi, lai es varu uztaisīt bildes un aprakstu sūtīt uz tehnisko redakciju, un tur man vajag vienu bildi iekšā, lai tehniskais redaktors redzētu, kā te tās zeķis izstās, vai kā jebkurš adījums izskatās, kas tiek, kura apraksts tiek rediģēts. Bet jā, jo es ar visu to, ka man ļoti patīk gan krāsa, gan arī raksts izskatās ļoti forši šajās, un dzīvē visu var redzēt, bet es saprotu to, ka bildēs nevarēs redzēt tik labi, un tamdēļ es izvēlējos šo te jauno dzīvu ar kidmohēru, zeķu dzīve ar kidmohēru, izvēlējos nākamajam paraugam, lai pēc tam bildēs visu var forši redzēt. Un tā kā šis arī ir šobrīd man vienīgais aktīvais iesāktais darbs, kuru es reāli arī adu, adu ar 2,25 mm adatām. Un jā, un te man vēl bišķiņi ir jāpāda, un tad es varēšu jau adīt purungalu. Un tad būs vēl viens zeķu pāris gatavs. Tā kā, jā, es brīdināju, ka tiek adītas daudz zeķes. Kā ir, tā ir. Kā ir, tā ir. Un tā, es gribēju teikt ar pabeigtiem darbiem, tas arī ir viss, bet tas nav viss. Vēlāk es jums parādīšu vēl vienu, bet ar zeķiem tas ir viss. Jā, un tad man šķiet, ka mēs varam parunāt par to, kas ir vēl iegādāts Somijas braucienā. Kā es minēju, man ļoti patīk Laura Alnītes krāsotā dzīve, un kas arī pagājušajā gadā pirku dzīvi pie viņas, un tad man groziņā iekrita vēl arī viņas supersoku bāze,
kur ir 400 metri, 50 gramos, 85% supermaš merino, 15% nēlons. Un man groziņā iekrīt šādas te divas 50 gramu šķetrītes. Šī saucās plum wine, jeb plumju vīns. Šāda te. Nu šeit. Piestāv man klētē šodienas. Un šāda te skaista koša rudenīga, kas saucās red-handed. Šāda te. Tātad divas šīs. Katra tika pirkta citā dienā. Un tad man bija, man tagad ir jāizdomā. Tad labs jautājums, kā es pirku. Man šķiet, ka šādi. Tad, kad es pirku pirmajā dienā šo, klāt es nopirku arī 3 mini šķetrītes. Man šķiet, ka šīs šādas te 3. Ja man likās, ka kopā arī izskatās ļoti forši. Šī arī ir Pebble, tā pati krāsa, kas ir zeķēs, kuras es ēdu, bet cita bāze. Tad ir Dark Smoky Copper, šāda te, arī ļoti rudenīga, skaista. Un Spicy Mocha, šāda gaiši brūna un arī ar krikumiņiem. Nu, lūk, kopā tas izstāsta kaut kā tā. Un nākamajā dienā, šis jau stāvēja viesnīcā vislēnē, saprotu. Jo pēc tam aiziet uz viesnīcu, sapratu, ka ir ļoti smieklīgi, ka es nopirkusi vēl vienu mini šķetrīti krāsā Pebble. Klāt pie šīs, nu, kā ir. Nenožēloju, man ļoti patīk. Un, kā minēju, šīs ir manas dzimšanas dienas dāvanas. Un es zinu, ka tas tiks izmantots arī dažādiem dizainiem. Un, jā, un tad te ir plum wine mini šķetrīte. Tur tāda pat krāša kā tā iepriekšējā 50 gramu šķetere. Šāda. Vēlreiz Pebble. Un, nu, principā man bija plāns, ka šie te 3 ies kopā. Un šo es nopirku vienkārši tam dēļ, ka man tik ļoti patika. Un šis saucās Eye Candy. Šāda te mini šķetrīte. Man liekas arī super skaista. Un bija vēl viena tāda krāsa, kas man likās, it īpaši kā viņa izties mini šķetrītē, kuru atbraucot mājās, es drusciņi nožēloju, ka nenopirku. Bet kā ir, tā ir. Vienmēr būs iespēja to izdarīt nākamgad, jo Laurel Nīts viņai tās krāsas, kuras viņa krāso vienmēr vienas un tās pašas. Protams, tās tonāli atšķirsies, ja, piemēram, es pērku, nezinu, ja es pirktu tagad tās šogad šo te, un nākamgad ieietu teltī nopirktu tādu pašu red-handed fici, viņa noteikti izskatītos citādāk kā šī te. Un tas ir pilnīgi normāli ar rokām krāsoto dzīvi. Tālāk. Es nopirku vēl 2 mini, nu ne mini, bet 50 gramu šķeteres šādas dzīves. Šī ir Eldurjārni. Arī šī ir ar rokām krāsota dzīve, bet tā ir krāsota veidā, kā atdot, tā veido vienāds svītras, svītras. Vai strīpas. Man šķiet strīpas. Atkal kārtējs vārds, kurus tagad nevar izdomāt, kā bija pareizi. Bet jā, šīs ir 2 šķetrītes, kas man ļoti iekrita acīs. Šī ir tāda Ziemassvētku krāsa. Saucās Howdy Ho Mr. Hanky. Un,
jā, un šeit ir 75% BFL, Blueface Leicester vilna, 25% nailons, 425 metri, 100 gramos. Tā kā bāze ir principā tāda pati kā Marumajāns šim te, ko sadīju. Un, jā, izstās tā, un būs vienādas svītras šādās. Tur tāds sarkans un brūns, un tāds jūras zils un zaļš, un melns un balts, un tā kā jā, šis būs tāds Ziemassvētku. Un tad vēl viena, kas saucās Pituls, nezinu, ko tas nozīmē, varbūt somu valodā tas kaut ko nozīmē, bet tur būs vienādas svītras šādās krāsās, kas man arī likās ļoti skaistas, atgādina kaut kur tādu, ir tur kaut kāda, man šķiet, tāda akmeņaina jūra iekšā, vai es pat nezinu, bet man likās ļoti skaista krāsu kombinācija. Jā, divas šķētrītes no Eldorjārn. Tad viena šāda te skaista zila, tonāli zila, no RVA Silmu Solmun kaut kas. Jā, nevar izrunāt, bet rādu etiķeti, un šeit ir 75% superwash vilna, 25% nailons, un arī 425 metri, 100 gramos. Arī ar rokām krāsota dzija. Ļoti skaista zila. Zeķu dzija. Tālāk. Ir vēl. Tad es ļoti iemīlējos šajā šķetrītē. Šī ir arī 50 grami. Te ir 85% merino, 15% poliamīds, 200 metri 100 gramos. Šāda te zaļa. Ar tādu gaišu ielaidumu ar krikumiņiem. Un man šķiet, ka šī zeķēs būs, tik ļoti skaisti vasarīga un skaista. Un klāt šeit es nopirku šādu mini šķeterīšu komplektiņu, kurā ir 3 mini šķeterītes. Tāda fukcijas rozā, zaļa, un viena ir tāda raiba ar krikumiņiem. Un te principā arī bāze tāda pati, katra šķetrīte 20 grami. Tā kā te kaut kas arī, kaut kā viņas liecās uz levis. Kaut kas te taps kopā šādi te. Un nākamā dzijas krāsotāja, kas man ļoti, man šķiet, ka pagājuši gadu viņa nebija, vai arī man neiekrita acīs tajā brīdī, bet ejot garām teltīm, kas ir dzijas krāsotāja Ruskan Lehti. Pēc logo izstāsta, ka droši vien kaut kas saistīts ar rudeni. Un man iekrita acīs tieši šī krāsa. Es ilgi tur staigāju pa to telti un domāju, kuru bāzi man tieši pirkt, jo viņiem bija šī krāsa vairākās bāzēs, arī 4-kārtīgas dzijas, bet galu galā es paņēmu 8-kārtīgo, jo man gribās šajā rudenī uzrakstīt pāris zeķu dizainus biezākai dzijai. Un šeit ir 75% superwash merino, 25% nailons un 225 metri 100 gramos. Izskatās šādi, un dzija ir šāda te. Es nevaru aprakstīt, cik ļoti es iemīlējos šajā krāsā, un cik ļoti man tā patīk, un godīgi es labprāt vienkārši uzdītu, nezinu. Es gribēju teikt džemperi, bet iespējams, ka tas pat būtu par maz kombinzonu no šīs dzijas. Fantastiski.
Un tad viņiem bija teltī arī tādi atlaižu groziņi, kuros es paskatījos. Un tur es nopirku arī šī te paša, arī Merino Sock Decay, šādā te zaļā krāsā. Man šķiet arī ļoti, ļoti, ļoti rudenīgi skaisti. Tā kā 2,4 tas 8-kārtīgās zeķu dzijas. Un nopirku tajā pat atlaižu grozā 2,4 tas 4-kārtīgas zeķu dzijas. Un šī te ir 75% merino, 25% nailons, 425 metri 100 gramos, tātad tāds tradicionālā zeķu dzija. Un tāda ļoti, 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 ļoti raiba, koša, vēl saulīte iznāca, un viss ir vēl raibāks. Bet jā, šāda te, un tad es ļoti iemīlējos arī šajā. Pa gabalu tā izstāsta pavisam, tāda tumša, kaut ko var redzēt, kas tur ir, bet šī ir Sparkle soka bāze, un šeit ir sudraba stelīna iekšā, un šī arī ir 400 metri 100 gramos. Un tad, kad mēs paskatāmies tuvāk, dzija ir tāda tumši zila ar tādiem zaļiem, violetīgiem, rozīgiem krāsojumiem iekšā un ar šo te sudraba spīdīgo pavadienu, stelīnu. Un man šeit ļoti atgādina tādu kosmosu. Man šķiet, ka tik arī ļoti, ļoti skaisti. Tā kā pie Ruskan Lihti, es tā šādi te, es nopirku 4. Kas tālāk? Visu pasākumu Jyväskylä Audition Festival Jyväskylä organizē veikala Tititu īpašniece, un Tititu veikals arī atrodas šajā te kvartālā, kur notiek festivāls. Un šajā gadā viņi bija izveidojuši šādu te festivāla ilustrāciju, Knit Love Unite, Jyväskylä Knit Festival, un bija iespēja iegādāties gan šādu te maisiņu mazākiem projektiem, droši vien, ka zeķu, protams, gan šādu te lielāku maisiņu ar rokturiem, visiem dzīs iepirkumiem, protams. Un jā, un es nopirku abus, un šis te lielākais maisiņš jau kalpoja man kā mana personīgā manta lidmašīnā, un arī jau uz tirgu ar mani šajās dienās brauc kopā, tā kā man šķiet, ka tas arī ir tāds ļoti, ļoti jauks suvenīrs, un kas man likās forši un interesanti, ka vietējiem, kuri bija jau laicīgāk nopirkuši šos te maisiņus abos izmēros, viņi šo te ilustrāciju bija izkrāsojuši. Bija tādi, kas bija izkrāsojuši ar tekstilkrāsām, un vēl, kas man likās bija forši, bija tādi, kas bija izšuvuši. Tā kā ar izšūšanu izkrāsojuši, jo īpaši uz šīm te lielajām somām, un tas, man liekas, arī ir ļoti, ļoti interesants veids, kā kaut ko vienādu, kā kaut ko tādu, kas ir visiem vienāds, pārvērst par kaut ko īpašu, jo man šķiet, ka tas ir arī tas, ko mēs daram ar radīšanu, ka mēs varam, es nezinu, visi adīt pēc viena apraksta, vai pēc kaut kā vienam, bet galu galā katram būs pilnīgi kaut kāds cits rezultāts. Vēl veikaliņā es nopirku izmēģināt jaunu adījumu mazgāšanas līdzekli. Tas ir Soak. Es uz to jau esmu skatījusies diezgan ilgi. Bet
Latvijā tas nav pieejams, un tas vienmēr, tad, kad es kaut kur braucu, es skatos, kur ir mazās pudelītes, jo šie ir 90 ml pudelītē, tad es šo varēju atvest rokas bagāžā, lai gan, jūs redzējāt, ka man ir daudz dzija, ka tika nopirktā daudz dzija, un visus jums vēl neesmu parādījusi. Un galu galā mēs ar draudzeni Gitu, jo viņa arī nopirka beigās tur lielākas lietas, ko nevarēja rokas bagāžā vest atpakaļ, un mēs ielikām svētdienas vakarā, svētdienas rītā, ielikām pakomātā paciņu un atsūtījām uz Latviju. To, kas nelīdz somās, to, ko nevarēja vest somās, un paciņus saņēmu vakar piekdienā. Un tā kā principā 5 darba dienas paciņa brauca no Jyväskylas līdz Rīgai. Un ja es būtu zinājusi, ka mēs tā darīsim, iespējams, ka es būtu lielo pudeli pirkusi, bet nekas izmēģināšu. Šis viņam ir vairāk smaržas, šis saucās Celebration, un te ir, es tagad domāju, droši vien, ka ir kaut kur uzrakstīts. Celebration, pēc kā viņš smaržo. Es gribētu izstāstīt, bet viņam tāda, kaut kas ir tāds nedaudz citrusīgs, kas man patīk, jo ikdienā es visu mazgāju ar Eukalana, un tur man mīļākā smarža ir greipfrūts, un eikalipts arī man ļoti patīk. Tie ir 2 tādi, kurus es lietoju jau, man šķiet, ka 5-6 gadus adījumu mazgāšanai, un neko citu es beigi nebiju mēģinājis, un tas izdomāju, ka man jāapmēģina šis. Es domāju, tagad man šķiet, ka šīs zeķes es jau mazgāju ar šo, jā. Nejūt beigas manšu. Bet viņas arī pastāvēšu. Nejūtu. Es vienkārši pasmaržoju arī otru, kurus ar eikaliptu mazgāju, bet ne. Un kas ir forši gan šim te, kas ir šis Souk firma, gan arī Eukalanai, ka viņus nevajag skalot ārā. Tātad adījumi iemērts ūdenī, kurā ir mazgāšanas līdzeklis, un vienkārši tur atstāju, un tad adījums sasūcas ar visām labajām lietām, kas ir te iekšā. Un jo šeit ir, es domāju, kas te ir, jo te ir, man šķiet, ka arī, kāds tumšs palika. Es nevaru atrast, kur rakstīts, jo es pat neredzu kādā valodā. Bet, jā, tā kā es testēšu, bet pagaidām, pirmo reizi mazgājot, neredzēju pilnīgi nekādas problēmas. Un pēdējā lieta, ko es nopirku Ķiķitu veikalā, ir kaut kas, ko es jau kādu labu laiku meklēju, jo es esmu uzadījusi vienu vasaras kleitu un daļēji uzrakstījusi aprakstu. Bet man nepatīk dzija, kuru es izmantoju šai kleitai. Un skatoties uz to, ka es gribu, lai es varu šo aprakstu publicēt nākamajā gadā, tā kā, ja jums interesē vasaras adījumi, tad turiet acis savas vaļā droši vien, ka šī gada decembrī, nākamā gada janvārī būs aicinājums uz apraksta testu, bet es meklēju dziju, no kuras adīt, un es nevarēju izdomāt kādu, visu kaut ko meklēju, jo ar tiem vasaras sastāviem ir kā ir, un tomēr, ja tā ir kleita ar pakuplu stvārku daļu, tad tā nedrīkst būt arī ļoti bieza un ļoti smaga, jo, tad viss ir slikti. Un galu galā ar mani mājās aizbrauca 10 kamoliņi Isager Trio 1.
kas ir 50% lints, 30% kokvilna, 20% lielsals. Es pat nebiju aizdomājusies par šo dziju, un es par to aizdomājos, tad, kad es ieraudzīju, ka lienīte tā, kas ir pilns valdziņš, bija nopirkusi sarkanu šo dziju savu krekliņam, topiņam, tēkraklam, nezinu. Un tad es pataustīju to dziju, man likās, ak, Dievs, jā, šis ir tas, kas man ir vajadzīgs. Dziņa ir plāna, tā es jums parādīšu arī drusciņu tā, es nepakošu vaļā, piedodiet, tad, kad sākšu adīt, es parādīšu vairāk. Krāsa sage, izskatās pelēka, bet ir tur nedaudz tāds vēsi zaļais apakštonis, bet man šķiet, ka būs ļoti smuki un labi. Un, jā, es teicu, ka paplāna, jo šeit ir 350 metri 50 gramos. Un kleitu es adīšu, turot divus pavadienus kopā. Tā kā, ja man ir 10-50 gramu picītes, 500 grami, daudz diezgan, smagi diezgan, bet es ceru, ka būs ok, un ka man pietiks tāda garuma kleita, kā es esmu ieplānojusi. Tā kā tas ir kaut kas tāds, ko jūs redzēsiet drīz. Tad atgriežoties, kāds atgriežoties? Vēl par festivālu. Noteikti iesaku, ja jums ir iespēja, iesaku aizdoties uz Jyväskylī. Festivāls notiek katru gadu pēc mūsu Līgo svētkiem. Tur jāpaseko līdzi Instagramā, kuros datumos tieši, kurā gadā viņi organizē šo te pasākumu. Bet, es tiešām no visas sirds iesaku, ja ir iespēja aizdoties, tad braukt, jo arī lidojums no Rīgas uz Helsinkiem, es smējos patiesībā, jo lidojums no Rīgas uz Helsinkiem ir 40 minūtes, un mums bija tā, ka lidmašīnā, man liekas, ka tikko sāku adīt, mēs lidojumus tikko sāku adīt, un pēkšņi pilots saka, ka gatavojamies, lūdzu apkalpi, mēs gatavojamies nosēšanās pasākumiem. Es domāju, kā mēs tikko sākām, kāds var būt, un tad es meitenēm čatiņā rakstīju, ka vajag forši, kad aizlidots Helsinkiem, principā ir ātrāk nekā ar vilcienu aizbraukt uz Carnikavu. Tā kā, tas tā, laika ziņā, ka tas ir ļoti ātri. Vēl var, protams, skatīties tuvāka lidosta Jyväskylī ir Tampere. Tā kā var skatīties arī lidojumus uz Tamperi. Un tad ar vilcienu doties uz Jyväskylī. Somijā vilcienu satiksme ir ļoti attīstīta. Bet man šķiet, ka es jūs te kustinu, piedošanu. Man šķiet, ka šajā festivālā ar visu to, ka ir skaista dzija un ka ir iespēja nopirkt daudz visādas lietas, kuras ikdienā varbūt nevar, bet man šķiet, ka galvenais šajā festivālā ir visa tā kopā būšana un tā atmosfēra, kas ir šajā te kvartālā, kur notiek festivāls. Jo, tur ir tik daudz adītāji un skatīties, ko citi ir uzadījuši, ko citi ir uzvilkuši mugurā un kādas krāsas viņi ir izvēlējušies un parunāties ar kādu, ieredzīt jaunu dizainu kaut kādu, kur tu neesi redzējis. Iepazīt tiešām jaunus dizainerus, iepazīst jaunus cilvēkus un vienkārši forši pavadīt laiku kopā, jo pirmajā dienā, arī otrajā, mēs gājām laicīgi. Pirmajā dienā vispār bija jauki, jo pirmā diena ir piektdiena, un skatoties uz to, ka piekdienā daudziem vietējiem vēl ir darbs,
tie, kas nav paņēmuši atvaļinājumu, piemēram, tad ir drusciņ klusāk un mierīgāk, un pirmajā dienā ir vieglāk izstaigāt teltis un apskatīties, kas kur ir, un, ja ir vēlme kaut ko nopirkt, jo otrajā dienā cilvēku daudzums ir ļoti liels. Un tad, tā kā, teiksim, ja pirmajā dienā aizejot, principā, jebkurā brīdī varēja atrast brīvu vietu, kur piesaisties arī lielākai grupai un pādīt, tad otrajā dienā tas bija nedaudz problemātiski, tad ir tiešām jāiet jau agri no rīta, vēl pirms var vaļā vārtus, jo pirms var vaļā vārtus jau ir rinda pie abiem diviem vārtiem, un adītāji iet iekšā ar tādu plūsmu, skaistu plūsmu, tas ir jāredz arī, tas arī ir tāds piedzīvojums skaists. Un jā, bet abas dienas mēs atradām vietiņu, foršu vietiņu, kur piesaist, un tad mēs arī principā uz visu dienu tur nobāzējāmies un pāēdām un adījām, un tad, kad palika karsti, tad bija jāiet pastaigāties, un kur gan citur ies pastaigāties, ja nepaskatīties uz skaisto dzīvi un uz skaistiem adījumiem un parunāt ar cilvēkiem. Jā, tā kā es tiešām, ja ir iespēja, šis ir viens no tādiem arī tuvajiem, salīdzinoši tuvajiem Latvijai adīšanas festivāliem, uz kuru tiešām ir iespēja diezgan vienkārši nokļūt. Jā, jo arī Zviedrijas Kristīna Danenberga, arī viņa bija atlidojusi, viņa lidoja no Zviedrijas, tā kā tā bija tāda forša vieta, kur visiem kopā tikties. Tagad gan par festivālu viss, to es esmu izstāstījis, ja jums ir kādi jautājumi par festivālu, droši var rakstīt un jautāt. Mēģināšu izstāstīt, cik daudz es zinu, cik daudz ir manās spējās. Bet jā, tiešām ļoti, ļoti, ļoti iesaku, jo tā ir cita pasaule un tā ir cita tāda adītāju kopā būšana. Un atbraucot mājās, es pabeidzu adīt mazās māsas džemperi. Izskatās šādi. Kā teicu, apakša aizmugure ir nedaudz garāka. Uz šo priekšā tādas foršas puķītes, lai ir arī vieglāk atpazīt, kur ir priekša. Esmu gan tagad skatoties, esmu uzadījis daudz lielāku izmēru, nekā viņai šobrīd ir vajadzīgs, bet es sev piedodu, jo noteikti pienāks brīdis, kad viņai tas ļoti labi derēs. Atgādinu, ka adīju no alpakas dzies kopā ar Marumajāns krāsoto zīdmakēru. Tā kā šīs krāsas, kas ir džemperī, tās nāk no Kristīnas krāsotās dzīves, un man šķiet, ka ir sanācis ļoti jauki. Vienīgais, kas ir tā dzīve, kas bija man konusa dzīve, viņa man beidzās vienā brīdī. Izrādās, ka man nebija tik daudz, cik es domāju, ka man ir, un šī te apmakšmala, man šķiet, es nezinu, vai kamerā var redzēt, bet dzīvē var redzēt, ka ir nedaudz tumšāka. Te es pieliku klāt drops alpaku, vienu pavadienu, kas bija vistuvākā tam tonim, kas man bija tajā oriģinālajai dzīvei. Viņa ir drusciņ tumšāka, bet man šķiet, ka nav kritiski. Un tāpatās es arī valnīšos ieliku šo te drusciņu tumšāko. Drusciņu var, man šķiet, redzēt, bet visādi citādi es domāju, ka tas nekādīgi netraucēs. Netraucēs vilkt džemperīti. Un jā, tā izstās no priekšpusītes, tā no aizmuguras. Un es domāju, ka mana māsai ļoti patiks un ka viņa ar prieku vilks, jo viņa tiešām, kā es kaut kad iepriekš minēju, mazā māsa, viņa ir viens no tiem cilvēkiem, kuram man vispār nav žēl adīt, jo es esmu redzējusi to prieku, cik viņa ir priecīga
un cik ļoti viņai patīk viss tas, ko es viņai uzvedu, un ka viņa tiešām arī to lieto. Un, jā, man bija sanāca tā, ka man bija palikusi vēl dzimšanas dienas dāvanu naudiņa, un Facebookā es ieraudzīju, ka Kāmis LV šobrīd nevar, tur tajā ierakstā bija rakstīts, ka pagaidām nevar saprast, vai tas būs pārtraukums, vai Kāmis LV ir beidzies, bet bija izpārdošanas atlaides. Un es zināju, ka Kāmī ir adatas, kuras es jau ļoti sen esmu gribējusi pamēģināt, un tās ir Like adatas. Un skatoties uz to, ka es daudz adu zeķes, es izvēlējos tieši adatas zeķu adīšanai. Šīs te 4, viena ir sērija Indigo, viena ir Amber, viena ir Driftwood un viens ir Blush. Ir manā mīļākajā izmērā, kas ir 2,25. Man ļoti patīk arī kā vizuāli Like adatas izskatās, bet visu laiku es nevarēju saņemties nopirkt. Bet tagad tā sakrita, ka tomēr tā dzimšanas dienas finanses un 30, man šķiet, ka 30. Jā, jo adatām bija 30% atlaide, Zijai bija 40% atlaide. Es neesmu pārliecināta, vai veikalā kaut kas vēl palicis. Es atstāšu saitu uz veikalu, varbūt jums vēl izdodas kaut ko noķert. Bet, jā, tā kā man ir šādas te. Un tad es nopirku vēl arī vienu komplektiņu 2,5 mm adatas Amber, Like Amber. Un, jā, jo tad, kad es ādu žakardu, tad izmanto 2,5 mm adatas. Tā kā varēšu, tad, kad sākšu tās izmēģināt, varēšu ar jums padalīties, kā man patīk un kas ir kā. Tad es nopirku vēl 4 mm Like Indigo, šādus te. 4 mm ir viens no tādiem man ejošajiem izmēriem, tāpēc es izvēlējos šo. Tīri, jā, adatu izmēģināšanai, kas ir forši ir tas, ka Like, šīs te maināmās adatas, viņas sadara kopā ar, gan ar Knitpro, gan ar Drops, man šķiet, kabeļiem, kas ir labi, jo man ir viens pirmais maināmo tā kā adatu komplekts, man ir no tā Drops, koka adatas tādas, kā viņas, man liekas, Rosewood vai kaut kā tā saucās. Un tur ir tie melnie kabeļi, kas nav tā kā mani mīļākie, jau es esmu diezgan daudz kopā nomainījusi uz Knitpro, un šobrīd man ļoti patīk Knitpro Mindful kabeļi tieši. Un man patīk, ka tie strādā visi kopā, un arī, jā, Like adatām arī dara šie te kabeļi, bet tas nenozīmē to, ka es nepaņēmu pamēģināt arī Like kabeļus. Es paņēmu 2 šādus te, viens ir caurspīdīgais ar, tā kā viņam tā patroniņa grozās, un šis ir 60 cm kopā ar adatām, un šis ir 100 cm kopā ar adatām, arī patroniņa griežas un šādā te zaļā krāšā. Tā kā es izmēģināšu arī tos un izstāstīšu, kā man patīk vai kā man nepatīk, vai ir vērts vai nav vērts. Un tad es aizgāju arī pastīties uz dziju, un nopirku vēl zeķu dziju, protams. Man liekas, man zeķu dzija ir kaut kas tāds, ko es izmantoju vienmēr, un ne tikai zeķēm. Visu kaut ko es adu no zeķu dzijas, attiecīgi
es ļoti labprāt to arī pērku, jo es zinu, ka es izvedīšu. Un es nopirku divas zeķu dzijas no Gusto Wool. Viena ir šī te Echoes, kurā ir 250 gramu šķeteres. Tad sanāk, tā kā, kad abas zeķes būs vienādas. Un te ir 80% merino, 20% nailons, 400 metri, 100 gramos. Un krāsas kods 1513. Bet tāda skaista brūna, kas man šķiet, ka dar ikvienam. Un otrā ir Gusto Wool Karmena. Un šī būs jau tādās mazās svītriņās, klāsies adījumā. Sastāvs tāds pārtrāds, krāsas 1410. Un jā, un te būs tā, ka tāda viena mazāka svītriņa būs pelēka, un viena būs tāda gaiša ar krikumiņiem. Kaut kā tā. Un man šķiet, man šķiet, ka jau es esmu visu parādījusi, kā ir gājis šajā laikā, kas ir uztapis, kas vēl top, un kādi ir plāni nākotnē kaut kādi varbūt. Un jā, man šķiet, ka mēs esam diezgan ilgi te runājušies, diezgan forši te runājušies, un man bija prieks, ka pavadījāt šo laiku kopā ar mani. Atgādinu, ka vienmēr cenšos visu informāciju, ko es esmu pieminējusi, ielikt informācijas kastītē zem video. Tam jūs varat piekļūt. Man šķiet, ka ja no datora, tad ir tāda bultiņa uz leju. Lai gan man šķiet, ka telefonā arī tā vajadzētu būt, ka ir tāda bultiņa, un tad tur ir visa informācija par to, ko es esmu stāstīju šajā video arī ar saitītēm, lai ir vieglāk kaut kur nokļūt. Un, jā, kas vēl? Jā, parunājamies komentāros. Kā jums iet, ko jūs dariet, kādi plāni nākotnē? Man šķiet, ka nākamais tāds lielais ieplānotais adīšanas pasākums ir Marrumas nometne. Ko es arī ļoti gaidu, kas būs vienkārši 4 foršas dienas adīšanas. Nometnēs patiesībā, jā, lai arī man patīk tas, ka var vienkārši bezmērķīgi adīt 4 dienas, bet visvairāk, kas man patīk, ir tas, ka šīs 4 dienas man nav jāgatavo ēst, un mani pabaro 3 reizes dienā. Man šķiet, ka tas ir... Jo īpaši tādā ikdienas kaut kādā skrējienā un esot mammai, tad tāda nometne, kur nav jādara nekas, tev vienkārši ir jābūt tur un tev ir jābauda, ka tas ir tik ļoti forši. Es tagad neatceros datums, bet es ielikšu vai nu te, vai nu es ielikšu informācijas kastītē, jo es esmu paprasījis Kristīnai, un es zinu, ka ir vēl pāris vietas uz nometni. Man šķiet, ka tad, kad pirms es filmēju, Kristīna man teica 8. Tā kā pāris vēl ir, noteikti iesaku apskatīties un braukt, un nometne norisināsies Masalacā. Man šķiet, ka būs baigi forši, un iesim staigāt, ēdīsim, adīsim, pļāpāsim, un būs, man šķiet, ka arī viena ādīšanas meistarklase ir ieplānota dubultajiem dūraņiem. Tā kā ir vēl visas iespējas pievienoties foršai adītāju kompānijai un pavadīt brīvdienas kopā ar adītājiem vēl viens šajā vasarā, jo man šķiet, ka tādi pasākumi ir ļoti forši. Un tas arī viss. Tā kā es domāju,
Es gribēju teikt, kad mēs nākamreiz šeit tiksimies, bet es neesmu pārliecināta, kad mēs nākamreiz šeit tiksimies. Iespējams, ka tas būs tikai pēc nometnes. Tā kā, ja būšu nometnē, tad tiekamies nometnē. Ja neplāno vēl pagaidām būt nometnē, tad iesaku izskatīt šo iespēju foršo. Bet ja nē, tad droši vien, ka tiksimies pēc nometnes, un tad jau es varēšu arī pastāstīt, kā gāja tur. Un atkal parādīt, kas ir uz adatām un kas ir plānos, jo šobrīd arī norisinās ziedošā tēkrekla tests, apraksta tests, un to publicēšu jūlija beigās. Tā kā jūlija beigās būs pieejams apraksts, bet es domāju, ka ap to laiku, ka mēs arī tiksimies, un tad jau es atkal varēšu pastāstīt nedaudz vairāk, bet pagaidām tas ir viss. Lai jums ir forša vasara, atpūtieties, daudz ēdiet, un tiekamies nākamreiz. Atā!